Čau visiem! Prieks jūs šeit redzēt. Šodien parunāsim par pasaulē globālu tēmu – mākslīgais intelekts. Lai gan es šodien negribu runāt par sazvērestības teorijām par to, kā mākslīgais intelekts ieņems pasauli un pavērzinās cilvēci, es gribu šodien parunāt par to, kā mākslīgo intelektu var izmantot savā labā, un mēs varam pavērzināt viņu. Beigies joks. Kā mēs redzam, man šeit stāv tāds patukšs skapīts. Viņš nav tukšs, tāpēc, ka man tur nav ko ielikt. Viņš ir tukšs, tāpēc, ka es vēlos jums parādīt, ko tur var ielikt ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un tūlīt es parādīšu, kā brīnumu notiek. Opā, mums ir pulkstens, mums ir lampiņa, mums ir radioaparāts. Stilīgi, vai ne? Principā jums neko nevajag pirkt. Jūs varat paprasīt intelektam, un ja jums nav fonā un pietrūks kaut kādas lietas, jūs varat vienkārši viņas izdomāt, ko jums vajag, un mākslīgais intelekts to izveidos priekš jums. Un tagad iesim vēl tālāk. Es tagad vēlos iztaisīt logu, un lai šis office izstāsta mazliet prestižāk. Lūdzu, tagad mums ir daudz prestižāks office, un mēs tagad varam sākt tirgot dārgus kursus. Piemēram, mēs atrodamies Dubijā, mūsu kursi maksā apmēram 20 000 eiro, un šodien īpaša atlaide ir 25 eiro. Nu, kaut kā tādā garā. Un principā mēs varam iet vēl tālāk. Mēs varam izveidot vēl plašāku ofisu, vēl lielāku un vēl iespaidīgāku. Esat gatavi? 3, 2, 1. Nu, ir, protams, daudz lietas, kur mākslīgā intelektam vēl jāpiestrādā. Protams, ja mēs apvienojam savu zināšanas ar mākslīgo intelektu, mēs varam izdarīt ļoti daudz lietas. Un visi tie skatītāji, kas vēlās uzzināt, kā es to izdarīju un kā es panācu šādu efektu, jūs droši varat ierakstīt komentārā: Jāni, es vēlos zināt, kāds to izdarīja. Un es parādīšu vienā no epizodēm, kādā veidā, kādus instrumentus es izmantoju, kādas programmas es izmantoju, lai to izdarītu. Un ticiet man, tā nav nekāda raķešu zinātne. Un šī ir tikai viena no 1000 lietām, kā jūs varat izmantot mākslīgo intelektu savā labā. Un nākošajā epizodē es runāšu vairāk par Facebook reklāmām un tieši par Facebook mārketinga kampaņām, kur mēs salīdzināsim vienu eksperimentu, kas tika veikts Amerikā, kur tika iztērēti vairāki $1 miljoni, lai salīdzinātu, kas strādā labāk – cilvēku radītie materiāli vai mākslīgā intelekta radītie materiāli. Un beigās mēs uzzināsim, kurš tad uzvarēja šajā cīņā un uz kurien mēs ejam. Ja jums interesē šāda veida informācija un viss, kas saistīts ar mārketingu un ar biznesa attīstību, ar izaugsmi un kā mārketings var palīdzēt jūsu biznesam attīstīties un augt digitālajā vidē, noteikti iesaku piesakot mūsu kanālam Facebookā, Basics for Leaders, iesaku piesakot mūsu kanālam LinkedInā, kā arī mūsu jaunajam kanālam YouTube'ā. Ja jums patīk šis video un patīk šis saturs, noteikti nolaikojiet viņu, ielieciet kādu sirsniņu, padalieties ar saviem draugiem un tiksimies jau nākošajā epizodē. Kā vienmēr, novēlu jums superīgi atlikušo dienu un uz drīz tikšanos. Čau!